Nu, Sigita pastostīja, es zinu, ka tavā saimī ir viens īcīnieks sens iedīņš. Kas tas tāds ir? Tu zini, tu domāji to veco bīspīnu? Sauc? Sapiliešu. Nu, nā, nu stosts ir tāds, jā, viņš nav pirmo svaiguma bīspīns, viņš ir dienas 2-3 pastovējis, i tad, kad jam ir tāda kā skobumeņa garša, smarža, tad jū mēs likam, vai pareizot sakot, muna baba lika uz polnas recepte. I tad viņš tāds izkusa, bija staipīgs, nu, kaut kas līdzīgs mūsdienu sīru kaut kā fondju izkausīt, tad viņš tāds, bet garša, protams, ka savādāk ir. Bet, nu, ir parodi, kā jū taisiet. Parodīsi? Nu, parodīšu. Nu, principā, doma ir tāda. Bērnībā bija mozaīka glupa, babai nepaprasīju, kā tādu sataisīt. Bija sēdīju tikai pie gotava sataisīt ar bīspīnu. Tikai ar laiku plus mīnus sapratu, kā iztūpu. Pirmo svaigumā bīspīns nadarēs itam iedīņam. Jām, značit, ir jopastov 2-3 dienas, kā jau sacīju, uztabas temperatūrā, sajauktam ar soli. Te man ir svaigais bīspīns, bet svarīgi ir, ka tas ir lauku bīspīns. Nī jau veikala bīspīns. Ar veikala bīspīnu nekas nesarīsim. Esmu iegunojusi, viņš atsusulojās, palīgi graudēns, ir ļoti negaršies rūkcis palīgi. Tātad, svaigais bīspīns. Es nezinu, vai baba tā darīja, bet mēs darām, es ievēroju, ka es tā kā vairāk tāds nosagatavojās, ja jūs sajauc ar soli. Nu, tāpēc izjūtam. Es parasti beru, samaisu kortīgai, vislabākajā gadījumā eistenībā ir, ja jū daža man rodīs, kā ar rūkom drusku to soli īmeca. Kas tur notiek? Ķīmiski vai vēl kaut kā es nezinu, neesmu nekāds pārtikas tehnologs, nezinu, kas tur notiek, bet es vai no labāk tur tu mutrumu izvalku vai kaut kas tāds, nezinu. Un vēl runājot par mutrumu, svarīgā ir tas labāk, ka es ir tāds kā vopīna bīspīns. Tad es ir tāds sausoks, nav tik treknas, tad es tos polnus labāk kļūst orā. Vēl, ko es gribēju sacīt, kas vēl bija svarīgai, aizmiršu. Svarīgai ir tas, kā jū ik pa laikam vajag pamaisīt. Vot es jū tagad tinte. Imaisīju soli, nolīku, lai es pastovu. Atēju no darba, atkal pamaisu, lai tas gaiss tikai tiek kloten. Jū nav vajag apsekt, aplikt ar vociņu. Ar vociņu jāplīt, tad ir mutrums. Tad, nu, tas bīspīns tā kā, nu, joprojām ir mutris, jām te, nu, neiztvarkoja tas mutrums tā. Es sātā, nu, kad uzsadzu virsum papīra dvīlīti vai auduma dvīlīti, nu, lai vienkārši tikai, nu, to, lai muša kāda neizlasāstās vai kaut kas tāds. Tā, nu, lai izstovu. I tad 2-3. dīnā mēs jau pacelojām. Rekur man jau ir 2 dienas nostovies bīspīns, pacelojām, jām jau tāda skobuma, garša ir jau īstais, tāds kā saļības ir. Tas nav vairs tik irdens, kā svaigais bīspīns. Jo es jau ir 2 dienas nostovies. Ko saku, 2-3 dienas, atkarīgā no siltuma, jo ir cīši silts, es var arī otrāk jau to skobumu daboti. Ja porturēsim cīši ilgāka, 4-5 dienas, jau izteic, jau rūgtums jau īsamēs sīst. Citreiz dažīgi pēļējums jau, ja mā īsamētās, tad, nu, tad gan jau man tā aiziet bojā. Nu, vot, i tad mēs, kad jis jau ir tāds gotovs, jāmām iz ponnas, sakarsējam ponnu un līkam ceptīsi. Parasti es esmu cepus gan eļļā, gan svīstā. Tad, kad ir traknājis tāds traknas bīspīns, jau var redzēt pēc konsistences. Tad es arī esmu cepus pilnīgi bez jebkādam tāpvīlam. Arī tad es labi izkilsta. Un gaidām, kad es pamazam soks
laistīs, tā ieliksim uz pusmes svīstu. Šeit vairāk. Svīstu var likt, cik jau sirds kāda, cik kuram jau gribīs to taupineņa. Tad, kad bīspīns ir īlikts, te var redzēt, ka pasadētis jau īso pamazam pusti. Jūtit jau savaidoks, jau aromāts ir. Nu, ir jau citā. Jau garšīgoks maržai. Jā, jau garšīgoks maržai, nu viņai. Jo ik pa laikam es jau, pamaisu, lai es te kā, izkilst. Lai napīdāk, bet runājot par to pīdekšanu, manim bērnim, piemēram, tieši otrēžok, viņi prasa, mam, saptais, lai pīdedzeņa, tas, bīspīna, tas brūnumenčs, tā kā izkilst vai pastovi, tad viņam pateik, ka jāmi tas brūnumenčs, jāmās kraukšķiets vēl tāds leida. Tad, kad bīspīneņš ir tāds kā mutroks, kas, kā ir šajā gadījumā arī, ja nav labi nūspīsts, tad jām drusciņ capļūtī sula izadoloks. Tas mums arī bīspīns tāds ir mutroks bejusi. Šitādu bīspīnu, kā izarodīsi, ja tikai muna baba ir taisījusi, droši vien es domāju, ka arī mammas bērnībā jau sen, mēs jau īpazinām, pač kur, 90. gados, man kādi, nezinu, 6 gadiņi mož bija, mēs aizgojam pie babas, vienmēr tur bija bīspīns gaidīja. Bet mamma ar tād zinoja, ka, znači, tikai recepti jau dara jau ļoti sen. Redz, kāds izteic jau palīka. Tikas pīdedzeņu nazinu, vai man šūrēs saīvis. To, ka izteic ruskāts asulojās. Cīši jauna pomna laikam. Laikam, jā. Varētu būt. Bet, pacersim, pagaidīsim, maši izaveidosīsim. Bīspīnu svarīgā itū, ka izacepsīs, jo arī ēst izreizes korstu, siltu taidu, jo pēc tam, kad jis atzīst, jis jau vairs nav taicis palīk cīci, citu reizīs atkal, tā kā porsa grauda jāst. Tad jau var izlikt atpakaļ, sasirdēt, sakārsēt, tad jis arī ījam to taidu konsistenci. Cik ilgi jis jocap? Principā, ja mēs negribam tos pīdedzeņus, principā jis jau ir viss izkus, jau varētu ņemt nūst un ēst ar soļtim kartupeļiem, kur ir vorēti ar visu mazu. Bīspīns ir korsts, kartupeļs ir solts, muzota miziņa un ādam un picajamies, cik garšīga ir. Gotovs? Domāju, ka gatavs. Redzījām drusciņ tie tāda suļiņi ir, to, ka es secēju, tas bīspīneņš ir, arī, nav tik labi nūsasunots. Principā, redz tāds staipēs. Ir izdrusciņ, ka pats izstīvliek, ka es nuīšu nūstuņu no plitas, būs vēl tāds staipēkos. Es likšu jau, tā es drusku te norumst. Tā, karotis mums vajag ēsti garšot. I kā jau visi no vienas bļūdas? Jā, pilnīgi pareizi. Mūsim nekādu šķēvus tu bīspīnu nalika. Bija ponna, bija pilna damolam pīcepta. I visi sasēd ar savam karūtēm.
jēde, lika iz kartupeļa, kartupeļas rūkā vai lika iz kartupeļa jēde. Kas tad tas būs par bispīnu pīviksu šķēvī? Jo joatnosas ponas ir tāda bija kūpēgas ģimeniskuma sajūta. Nu, aicinošies jūs ar karūtiem ētās.